Čau! Es esmu Roļiks, man ir 20 gadi un es taisu savu futbola komandu. Super mega anketa ir gatava. 134. Un ko man darīt tālāk? Ir jāiegulda diezgan liela naudas summa. Oi, šis ir smagi. Ne jau es justu savādu tāpatās. Kāpēc tieši futbola komanda? Nu skatieties, kad bērnu atved no dzemdības nama mājās, ko viņš dara? Guļ, ēd, jā. Zinu, ko darīju es? Es skatījos futbolu. Kaut kur 5 gados sāku iet futbolā, apmēram līdz 10 gadiem. Ap 10 gadiem es paliku resns, milzīgs. Un tāpēc es beidzu iet. Es tāpat gribēju atrast sporta veidu, ar ko nodarboties, tāpēc es izmēģināju visu. Es pat pusgadu nogaidu daļslidošanā. Es izmēģināju daudz sportus un es sapratu, ka labāk par futbolu nav neviena. Tāpēc ap gadiem 13 es atgriezos futbolā. Līdz 17 gadiem notrenējos Jelgavas akadēmijā. Jā, es gribēju ielikt klipu, kā es megoju fuiku. No 17 līdz 20 gadiem spēlēju 3. līgā. Kā vispār man radās ideja taisīt komandu? Pirms mēnešiem 3 saņēma īziņu no komandas, kurai es tagad spēlēju, ka viņi šogad nepiedalīsies čempionātā. Nu, un man palika bēdīgi. Nevis tā, ka depresija es vairs negribu dzīvot, bet tā kā cilvēki, kuri spēlējuši savā dzīvē jebkādu sportu, zina, kad jums ir gara diena, jā, jums ir daudz problēmu, un tad jūs atnākat uz treniņu, sākat trenēties, un viss pazūd, visas problēmas, visas domas ir tikai uz to sporta veidu, un tā ir tā sajūta, kas man patika visvairāk. Tad es sēdēju un domāju, nu, ko man darīt tālāk? Sākt dzert? Un šajā mirklī atnāca palīgā mana brīnišķīgā meitene un mans brīnišķīgais labākais draugs. Viņa abi man pateica, jo Roļik, uztais futbola komandu. Man tā pirmā doma bija, kā es to dabūšu gatavu? Es, kaut kāds fujeks, uztaisīšu komandu, bet tad tā doma sāka sēsties dziļāk un dziļāk. Es sāku domāt lietas un tagad taisu šo video, Ko es jau esmu izdarījis? Ne jau es jūs te savādu tāpatās, jā, kaut ko jau es esmu izdarījis. Tātad ar ko viss sākās? Es sapratu, es gribu taisīt futbola komandu, ir jāpastāsta, vai cilvēkiem tas ir interesanti. Savā TikTok un Instagram kontā, piesko, aprakstā links. Es ieliku video, kurus pastāstīju par savu ideju, es gribu redzēt cilvēku atgriezenisko saiti, vai viņiem vispār tas interesēs. Es gribu uztaisīt savu futbola komandu, un es to gribu izdarīt kopā ar jums. Un paralēli es arī pajautāju cilvēkiem, lai viņi man palīdz izdomāt komandas nosaukumu. Mums ir jāizdomā futbola komandas nosaukums. Pirmais video abās platformās dabūja kaut kur 15,000 skatījumu pāri 1000 laikiem. Kāds pateiks, ka tas ir maz, bet ir jāstāsta no pareizās puses. Tas nebija video ar kādu trendu vai kādu lietu, kas visiem būs relatable. Tas video ir atsevišķa nozare par atsevišķu tēmu, un tā ir tēma, kura nevar interesēt visiem. Un skatoties no tāda skatu punkta, 15,000 skatījumu, 1000 laiki ir ļoti daudz tiešām. Bija arī pāris 100 komentāri ar ļoti daudz komandas nosaukumiem. Piemēram, es atceros, bija FK Sierra Bumbas. Man negaršo Sierra Bumbas. Bija piedāvājums FK Pensionāri, FK Aura bija piedāvājums. Zem pirmā video arī bija komentāri no profesionālajiem latviešu futbolistiem, kas tagad spēlē. Viņi kaut ko tur teica par investīcijām. JKs vēl gaida. Bet no visiem komentāriem man visvairāk patika FK Fujeki. Tie, kas mani skatās ikdienā, TikTokā un Instagramā, viņi zina, kāpēc ir FK Fujeki, jo... Fujeks par fujek. Fujek par man fujeks. Ir fujek. Es neesmu es nesaku fujeks. Pēc pirmā video ielikšanas pagaida diena un es sapratu, cilvēkiem actually interesē tas. Un tāpēc nākamajā dienā es sāku taisīt otro daļu. Otrajā daļā vajadzēja izvēlēties komandas nosaukumu. Es gribu uztaisīt savu futbola komandu, otrā daļa. Es izvēlējos nosaukumu FK Fujeki un devu jums skatītājiem izvēlēties, vai tas tiešām būs komandas nosaukums. Es izvēlos nosaukumu FK Fujeki, bet jūs izvēlaties, vai tas nosaukums tiešām pastāvēs. Es uztaisīju balsošanu TikTokā un Instagramā, un tagad uz ekrāniem jūs redzat rezultātus. Liels, milzīgs pārsvars par jā. Tā radās nosaukums FK Fujeki. Pēc otrā video, pēc balsošanas bija nākamais solis. Es izveidoju spēlētāju anketu. Nu, ko super mega anketa ir gatava, FK Fujeki spēlētāja anketa. Šeit tāda neliela īziņa sākuma. Anketas uztaisīja diezgan vienkārši, ar parastiem jautājumiem, kādā pozīcijā spēlē, kā tevi sauc, no kurienes tu esi, blā. Svarīgākie jautājumi, manuprāt, anketā bija, kāda tev ir pieredze futbolā, ko futbols tev nozīmē dzīvē un kāpēc ir jāņem tieši tevi. Daudz jautājumu nav tik vienkārši, kā es domāju. Tātad pēc anketas uztaisīšanas es ieliku 3. video un pagaidām pēdējo sociālos tīklos ar to, ka cilvēki var pieteikties un es meklēju spēlētājus. FK Fujeki meklē spēlētājus. Spied linku un aizpildi anketu. Es ceru, ka kāds aizpildīs šo anketu. Aizpildīs. Bet cik daudz, tas svarīgi. Es ieliku šodien 5 vakarā un jau ir 50 cilvēki atbildējuši. Tas ir brīnišķīgi un traki vienlaicīgi.
un apmēram par plus mīnus 2 nedēļām pieteicās 134 cilvēki. Damn! Nu, un tad es sāku izvēlēties komandu. Es apsēdos, skatīties anketas. 134 cilvēki. Gribu spēlēt FK Fujakos. Šīs būs nenormāli sarežģīti. Nenormāli. Izgāju cauri tieši pusē, un man pēc puses anketām jau ir 19 cilvēki, man vajag 25. Oi, šeit ir smagi, šeit ir reāli smagi. Es izskatīju visas anketas. No 134 man tagad iekrita uzreiz acīs 30. Tagad sarakstīšu katru spēlētāju, kurā pozīcijā viņš spēlē, un tad es skatīšos tālāk. Bija ļoti daudz interesantas anketas, bet tā kā vairākas bija no cilvēkiem, kas nav tūmā Jelgavai. Tāpēc sorry uzreiz tiem džekiem. Es tomēr ņemu prioritāti tiem, kas dzīvo tepat tūmā, jo, galvenais ir ierašanās. Pagāja kāds 2 stundas, un es beidzot tiku galā. 26 cilvēki ir izdomāti! 26 cilvēki ir sarakstīti, kas spēlēs FK Fujakos. No 25 plus es. Ja es varētu, es paņemtu visus, bet jūs esat tik daudz. Paņēmu dažs cilvēks no Rīgas. Redzēs, sastāvs ir gatavs. Let's go! Paldies visiem, kas aizpildīja anketu. Tie, kas pildīja anketu, ja jums interesē, vai jūs tikāt komandā, ja jūs skatāties šo video un jūs neesat pievienot nekādā WhatsApp grupā līdz šim, piedodiet, jūs netikāt. Bet tas nenozīmē, ka jūs nekad vairs nespēlēsiet FK Fujakos. Viss var notikt. Man ir daži spēlētāji, ja nu kaut kas notiek ar pamata spēlētājiem, tāpēc stay tuned. Kas tagad notiks tālāk? Tālāk man ir plāni uz nākamo mēnesi, 2 mēnešiem, ko es gribētu izdarīt. Protams, pirmais, ko es gribu izdarīt, ir norganizēt ar spēlētājiem tikšanos, futzalu, jo ar mūsdienu laikapstākļiem tagad baigi ārā neuzspēlēs. Es gribu satikt visus spēlētājus, uzspēlēt futbolu un uztaisīt pirmo saturu par futbolu un kopā ar spēlētājiem. Protams, arī būs jāturpina strādāt pie komandas identitātes. Mums nav vēl tādas lietas kā emblēma, komandas krāsas, forma. Par to arī jāsāk domāt. Un pēdējais no tuvākajiem plāniem ir, protams, pieteikties 4. līgai un uzspēlēt kādu draudzīgu spēli. Kas ir 4. līga, es pastāstīšu tālāk jautājumos. Pirms es filmēju šo video, es ieliku storiju Instagramā un TikTokā pajautāju cilvēkiem, lai viņi man uzdod kādus jautājumus par futbola komandu. Drīz taisīšu pirmo video, tāpēc man ir lūgums jums. Es gribēšu atbildēt jūsu jautājumiem. Pirmais jautājums. Jūs reāli spēlēsiet un kur? Jā, mēs reāli spēlēsim. Kur mēs spēlēsim? Šogad ir plāns stāties 4. līgā, kas ir neoficiālā Latvijas līga 11-11. 4. līga ir izveidota priekš komandām, kurām nav profesionālā statusa, lai viņi var uzstartēt, uzspēlēt lielo futbolu un vispār izbaudīt. Manuprāt, tas ir brīnišķīgākais sākums, kas vien var būt. Jo 3. līgā, lai tagad iestātos, tur ir ļoti daudz birokrātijas, ir jāiegulda diezgan liela naudas summa. Man nav, diemžēl, vēl ļoti liels naudas summas. Šogad plāns ir startēt 4. līgā, pirms tā novadīt dažas draudzības spēles un nākamajā sezonā jau mēģināt tikt oficiālajā LFF 3. līgā. Jautājums. Bumbas tiks nodrošināts treniņiem no kluba vadības? Jā, mums ir ļoti liela kluba vadība. Es saviem spēlētājiem bumbas, uzmetnes, konusus, visu to es nopirkšu. Vai kaut kad ir plāns mainīt komandas nosaukumu? Uz šo brīdi plāna nav. FK Fujaki man ļoti patīk un pēc balsojumiem var redzēt, cik ļoti cilvēkiem patīk. Bet kas būs tālāk, nekad nevar zināt. Tāpēc pagaidām nē, tālāk redzēs. Pēdējais jautājums. Te ir tādi vairāk jautājumi vienā. Kur notiks treniņi, cik spēlētāji komandā un tuvākie komandas mērķi? Tātad, kad varēs iet ārā, kad paliks siltāks, treniņi notiks Jelgavā vai Ozolniekos. Uz ziemas periodu, kamēr ir augsts, es plānoju satikties ar čaļiem pirmo tikšanos futzalu uzspēlēt. Kur tas notiks, vēl grūti. Ozolniekos un Jelgavā ir smagi ar tām sporta zālēm. Nevis tāpēc, ka viņas nav, bet tāpēc, ka dažās vienkārši neļauj spēlēt futzalu, jo bail, ka kaut ko saplēsīs. Dažās vienkārši nav vietas, tāpēc par to es domāju, ka būs jātaisa kaut kur Jelgavas novadā pirmās tikšanās, kaut kur apkārtnē. Šie arī visi jautājumi. Šitāds ir tāds pirmais video, iepazīšanās, saprast, kas es tāds esmu, kāds ir mans plāns, ko es vispār gribu, ko jums sagaidīt. Nākamajā video jūs jau varēsiet iepazīties ar komandas spēlētājiem, redzēt pirmās futbola darbības un iepazīsiet arī jauno galveno treneri. Tiekamies nākamajā video. Atā!